Čau visiem! Šodien mums ir trešdiena, atrodamies Grīvas mežā. Šodien te ir cross. Ar mani blakus te ir Oskar Povičs, profesors, Gatis Kristiāns Romanovs. Tagad mēs iesildamies, pēc pusstundas starts, skriesim 1 kilometru. Kad domā, pa kādu laiku noskries, Adrian? Jāmēķina, mēs esam 3. Tu domā, pa cik? Domāju, 3:07 kaut tā. Man arī doma noskriet zem 3:07, bet vai sanāks? Es ļoti šaubos. Jā. Un par šī tādu ceļu mums būs šodien jāskan. Kā mums veiksies, tad jau redzēs. Ārā sākās lietus. Mums 10 minūtes līdz startam. Mēs tagad skrienam pēc Nagalnēm. Gati! Kādas sajūtas pirms starta? Nezinu. Pa lietu traki. Adrian? Lietas vispār. Labi. Palika 3 minūtes pirms starta. Kādas sajūtas? It kā nav vēl, bet ir vēl. Gati, tev kādas sajūtas? Un nežēlīgi uztraukums. Izgriez. Pat cik noskrēja? Es nezinu. Pat cik tu noskrēja? 4:07. Vilcā, kādas sajūtas šodien būtu te tiesā? Pašas ideālākās sacensības, ko viņi ir rīkojuši. Jo viens cilvēks visu laiku lielajās noskriesim 4, beigās 4:07. Sveicināt visiem šajos lietotnējos laikam Facebook. Sveicināt pie saviem faniem. Sveicināt visiem maniem faniem. Kā tu var apgriezt kaut ko? Kāds jums domas par šīm sacensībām? Ideāli! Reiks dzirdēt. Man jau 6 vai 7 autogrāfi. Kurš ir jūsu mīļākais sportists šajā? Logans! Es? Nu, paldies. Gatis. Paldies. Tagad traki tie fani, ko es negodu. Teici, ka es labāks par tevi. Gatis, vai! Saka, mēs uzkāpam kiku. Ko es te daru vispār? Es viņus pārskriešu. Ārā lietus ir grūti, bet tu zini kā. Es tikai operators. Gandrīz Latvijas čempions, piesakojiet. Jā, labi. Es jau arī Latvijas čempions. Kam tu filmēt? Reiku zivajā. Es negribu, super jau. Adrians tuvojas finiša līnijai. Pa pēdām viņam Markus Mičelais no 2:58. Trešais mums ir Gatis Kristiāns Romanovs. Kāds ceļš pēc skrējiena? Īstenībā skrējās chill. Es domāju, varētu ātrāk, bet nesanāca. Laiks, nezinu, 3:10 bija. 3:10 pusmīnus. Ak, Dievs, žēl. Mas Karpovičs, Adrian Karpovičs. Būtu ātrāk, ja man būtu pulkstenis. Tā es tempu nevarēju ieņemt. Ko domā uzbot uz nākušajām sacensībām? Ātrumu. Kur tu domā startēt nākušajās sacensībās? Livnhovas skrējienā. Kādu distanci skriesim? Jūci? Tu esi zini? Nē. Tagad vējuši, skaņa būs diņāšu vakar. Jā. Tā. Cienījamies Mičeļa kungs. Jā, klausās. Sudraba medaļas ieguvējs soļošanā U20 grupā. Kāds ir jūsu nākotnes mērķi? Mērķi? Sportā tieši. Sportā tieši. Jā, tā tas skriešanā plānu nav. Soļošanā tā uz nākotni.
Mērķis nosauļot 10 ar 40 minūtēm, 5 ar 20. Tā ir Gati tagad. Tā, Gati. Kristiāna Romano. Cipas saucamais latviešu čempions U20 grupā soļošanā. Šodien tikai 3. vietu ieguvi. Jā, truba bija skriet. Kādas sajūtas? Grūtības. Trubā kaklam. Ēpla grūti. Vēl trīnieku skriet, jo. Truba būs. Kāds ir jūsu plānotās nākošās sacensības? Nezinu, Lietuvā. Zem 50 nosūļot. Kāda distances ir 50? 10 km sošanā. Labi, vēl un veiksmi. Paldies, Lieps. Ko man uzjautāt vēl? Es piekus. Īstenībā čilbēt es piekus. Varētu zem 3. Redz, kur nākotnes čempioni. Varbūt viņi skries bajeras tāpat kā es. Kad tu teici, tā kā es skrienu barjeras, es ielikšu kaut kādu vīdzi, kur tu Jēkabpilī pirms 3 gadus skrēji. Labi, ne pirms 3, bet kaut kādu vienu no pirmajām, kur tu paizmu. Es viņu neskatīšos. Ansums skrēja obligāti. Man ar viņiem uzskriet? Neapkārt no sevi. Točni, ja mani apdzīs. Gulē gribu! Drupi geji. Es vispār nezinu, ko es tā daru. Laimīgi jaunogad. Tā turpinam ar 6. 7. gadu, ja? Pirmais trīnieks. Jānis Vaivods. 3. vietā. Jānis Vaivods 3. vietā. U20 grupiņā. Viņi kaut ko nav sajaukuši? Protests. 2. vietā Gatis Kristiāns Romanovs. Un čempionu godā mums šodien. Kas notiek? Trešais mums ir Gatis ir 3. Markus 2. un čempions mums ir Adrians Karpovičs. Viss trīnieks no Līvāniem. Un meitenēm ātrākā mums būs tūlītēji aicināt uz piedestāla. Sportiņā. Davai esam Madrīd pie gada pēc. Man par 1. vietā nekā nebija. Mazs mirklis un 3 km. Nav jau tā, ka šīs medaļas nevar dabūt, vienkārši viņas mājās ir daudz. Jā, cipa, ja skrietu trīnieku, tad dabūtu medaļu, vai ne? Jā. Kā tu uzlauzīsim bembi? Neviens saskatās. Oi. Numurs 160. Slābiņ. Visiem veiksmīgu skrējienu, raitu vieglu soli, ieņemt vietas, marš! Tātad tikko staigāju, un ko es satiku? Savus fanos, visiem ir autogrāfi, nodot sveicienus kādam. No kurienes jūs esat vispār? Labi, super, paldies. Arvids Asipovskis, Jekubsota vidusskolā. 3,51 kilometrs. Slavi, tu mums visu laiku saki, ka sacensībās galvenais nav tikai piedalīties, vai ne? Jā, protams. Kas ir galvenais sacensībās? Galvenais ir uzvarēt. Uzvarēt. Sasniegt labu rezultātu. Ja būs labs rezultāts, būs arī augsta vieta. Ko tu par to saki? Es pajūstu tā drusku tagad tā. Tā vajag. Stipri tālāk. Galvenais ir uzvarēt. Uzstādīt jaunu Latvijas rekordu bajerās. Vasarā man ir vārds un tikt uz Eiropu. Pusfinālā vismaz. Galvenais ir piedalīt. Jā, labi viss. Aiziet, godai! Skrē! Sajūtas paiet vienā. Esmu noskrējis 300 metrus. Kopš es netur.
Laikam būs jāiet labāk sprintu. Aizmugurē nav. Viss safe. Jau vajag. Ir grūti. Tā gaidām arī pirmās vietas Čiliņā. dāmām. To arī gati Čiliņā. Vēl kāds mirkli Kā tas sajūtas pēc 3 kilometriem? Pilnīgā trupa. Kāpēc? Īknis nesāp, nežēlīgi. Kāds laiks? Es skatījos rovnā 12:0. 12:0. Nu, ciešam. Kā bija skriet vienu aplīti ar gati? Tā. Nu, es kā tiesnesis, zinu, kā tiesneši nekad nepiekūst. Kamermenis spās. Fakts. Kamermeni ir ātrākie, kā saka. Jū. Nekad nepiekūst. Labi. Haudī. Šodien mums ir ceturtdiena. Vakar mums bija sacensības Grīvas mežā, bet es atnākot mājās pēc vakardienas sacensībām paskatījos to, kas ir nofilmēts un sapratu, ka vlogs būs pārāk īsts un pārāk garlaicīgs. Tāpēc nolēmu nofilmēt nedaudz no šodienas treniņa. Adrian, sasveicies. Čau. Gati? Čau visiem. Mēs tagad izrulēsimies un iesim sildīties. Mums šodien 5 km jānosoļo un pēc tam, ko mēs darīsim, vēl nezinām. Tur jau fokus gribēja paņemt. Reāli? Jau. Kā klājas pēc vakardienas? Kājas nedaudz sāp, bet tā ir chill. Un tev? Trupa īkriem. Sāp, nežēlīgi. Kroči. Puse nosoļota, noskrieta. Kāds pašajūtas tagad? Īstenībā mierīgi. Temps mierīgs. Viss pa mierīgo. Laiks īstenībā labs. Nav tik augsti kā vakar. Saule tagad kaut kur pazuda. Ir ciešami. Ko vēl var pateikt? Vēl puse jāiztur, bet mierīgi. Viss chill. Un kā tev? Arī īpaši viss chill. Temps arī ļoti viegls. Man Čiliņā просто pat nejūtu. Un šitas samilā, ka nav karsti. A few moments later. Puikam palika karsti, bet nesen viņš teica nav karsti. Es samrunāju, es ļoti atvainoju. Otrs puiks arī izķērpās. Jā. Vēl palika apmēram pusi kilometrs. Puiks Čiliņā saka soļo. Un tai pašā laikā puiks, kurš atpaliek vispār. 6:30 jau. Zem 5. Kāpēc tev 2x summas? Ka man piezumāju. Tu ka vienu nevar ielikt. Pamierīgi. Tieši tā. Viņi ir zem 5. Es teiktu, kā normāls ievads jāiet. 5 minutes later. Kāds pašjūtas tikko pēcām? Īstenībā mierīgi, kā jau teicu 100 reižu. Bija mierīgi. Pamierīgo Čiliņā. Drusku piekusu, bet tas tāpēc, ka karsti ļoti. Bet tā, chill. Un tev? Arī viss bija chill. Arī temps diezgan reāli viegls. Vajadzēja pa 6:30. Čukas mums zem 6 gāja. Temps bija chill, bet pēdējos kilometrus 2 viņš pa aizmuguri kaut ko soļoja, bļāva, nu kur jūs tik ātri? Mums teica pa 6:30, nevis zem 5. Kaut mums temps bija, es nezinu, 6:10. Bet nu neko. Var redzēt, ka vilcānu paprasīt, ko viņš šodien iesildījās, kā viņam iet. Atā. Vilcān. Čau. Kā tev iet? Labi, normāli. Cik iesiltījies? 2 km. Ko darīsi? Iesiltīšos tagad. Pēc tam? 150 pa vairākam reizēm centīšos nenomirt šodien. Kāpēc vakardienas? Kā es drusku sāp, nevajadzētu gāt izskriet. Man likās, ka tas bija viegli, bet bija grūti. Kā kļūt par ideālu sportistu? Nē, es neuzsavīgas vietas. Ko dara gātis? Ēt kaut ko. Vilcāns. Burgeru. Nē. Burgeru. Ja tu aicīgi gulēt ap 10. Mēs varam galvenā. Nedarīja tādas vietas, kas var kājas saukst. Viena jautājums, lai kas tu būtu, ja nebūtu treneris?
Laikam daktars. Daktars, Gati, kas tu būtu, ja tu nebūtu sportists? Nezinu, mājās sēdētu un spēlētu spēlītes. Es stājos medicīnas akadēmijā sākumā un pietrūka pusbalva, lai iestātos. Biju pirmais aiz svītras. Tālāk jau man ceļš virzīja satikt šito puiku. Labi, paldies. Adrian, kas tu būtu, ja tu nebūtu sportists? Būvnieks. Būvnieks, labi. Vilcān, Jau izkājies. kas tu būtu, ja tu nebūtu sportists? Parasts zemnieks. Zemnieks. Meitnes, jautājums ātri. Kas jūs būtu, ja jūs nebūtu sportistes? Izēja varbūt, nezinu. Tu? Es tāpat būtu priecīgs cilvēks. Poši. Kas tu būtu, ja tu nebūtu sportists? Es domāju, es būtu blogeris, es filmētu video. Mans kontents būtu nevis ar sportu saistīts, es domāju, bet ar kaut ko citu. Es filmētu video, publicētu viņus un es domāju, jā. Paldies. Vai nofilmēt skaisti, kā es žongoju, labi? The club isn't the best place to find the Kā tas 300 reizes bija? Lai, kamēr raiti gaida. Es jūs pafilmašu. Labi, davai. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Parādīs, cik jūs labi vieglāk pēc, ja esat nevis kaut kādi futbolisti. Atcerieties, kā mēs vasarā pirms čempionāta arī uz treniņu cipa gājām, spēlējām bumbiņu īstenībā. Pēc tam čempionātā soļojām švaki. Jā, bija. Tas bija tāpēc, ka mēs Nododas sveicienus. Visiem. Cieni mammai, sveicieni draugiem. Labs. Nodod to sveicienus. Bravo, britāņi! Visiem nododu sveicienus! Hei, jau! Viss, atā! Krasā. Davai. I'm in love with your body. No, pilnīgi garām. Nekas. Viņi joprojām spēlē. With your body. tikko iesildījāmies un tagad ejam pie raita. Mēs tikko aizskrājām 115. Ejam pie raita, kaut ko pavingrosim, pakačāsimies drusku. Es pirmo reizi. Un tad viss. Tātad tikko mums beidzās treniņš, bijām pie raita, diemžēl neko nenofilmēja, bet nekā baigi interesanti nebija. Paspiedām nedaudz, tad tur vēl visādi svingrinājumus ar hantelēm. Treniņš beidzās, cerams jums patika šis vlogs, ja patika, nospiediet laiku. Jā, paldies Adrianam par visu, par filmēšanu, par kontentu, jā, paldies. Kompāniju. Par kompāniju arī. Paldies Gatim, kurš tagad filmē. Jā, paldies Vilcānam arī, es zinu, ka tu šo skatīsies, Vilcān, tev paldies. Jā, gaidiet jaunus vlogus, visdrīzākais izies pēc kādas nedēļas, bet pagaidām. Atā!